Premium optikas rokās ir nonācis absolūti jaunums no Hikmikro ražotāja. Es skatos tagad ražotāja mājaslapā, nav nekādas tehniskās informācijas par šo modeli. Pilnīgi jauns no sērijas Link. Nu, attaisīsim kastīti, apskatīsimies, kas tas tāds ir un kā tev liekas, cik viņam vajadzētu maksāt. Link sēriju mēs jau iepriekš apskatījāmies. Visiem, man liekas, arī šim būs ļoti kaut kas kopīgs. Taisam vaļā kastīti, skatāmies. Te mums ir visa nepieciešamā tehniskā informācija ar grāmatiņu. Iespēja pievienoties Hikmikro mednieku klubiņam. Tā tad ir pati ierīce. Un šeit tad mums ir aksesuāri. Ja? Tad lādētājs attiecīgi akumulātoram. Kabelītes, ar ko salādēt, 2 čeholiņi ar baterijām. Viena baterija droši vien, ka mums mājā jau iekšā pašā korpusā. Varam vaļā skatāmies, tieši tā arī ir. Kas ir atšķirīgs no iepriekšējiem Link sērijas monokļiem? Šķita, ka Hikmikro ražotājs sevi pozicionē līdz 384. šajā segmentā. Viņi ar nekautrējās lepoties par to, ka tas ir vislabākais piedāvājums šajā klasē. Jo šeit mums ir HD izšķirtspējas ekrāns 1920 uz 1080, un te mums ir ļoti jūtīgi sensori, ļoti patīkams korpus, ar foršu dioptriju, ar foršu okulāru kausiņu, tā teikt, ļoti akurāti nostrādāts modelīts. Bet kāda ir atšķirība šim te? Tātad šeit ir vislielākā lēca šajā sērijā, kas šobrīd ir pieejama. Tas ir 35 mm ar F-faktoru 1.0. ar augstu milikelvinu jūtību 15 milikelvini, bet šeit nav paslēpies 384. sensors, bet 640 uz 512 ar 12 mikronu pikseli. Un cik es noprotu, šī cena būs varbūt nedaudz vairāk virs 1500, kas man šķiet ir diezgan liela revolūcijas cenas segmentā pie ļoti kvalitatīva produkta. Nu ko, iesim dabā, skatīsimies, kā tad viņš mums rāda, vai viņš var konkurēt ar lielajām termokamerām, jo sensors ir liels, piksels ir maziņš, jūtība ir augsta. Varbūt pieliksim klāt kādu video no iepriekšējiem, lai redzētu to starpību, piemaksājot, vai ir vērts izvēlēties šo te modeli. Un, ja tev patika mūsu apskats, tad noteikti termokameru iegādājies no premiumoptikas.lv, lai mēs varam veidot ļoti foršu saturu, lai klienti netērētu savu laiku, braucot uz testiem, testējot termokameras, braucot uz veikaliem, skatoties, kā tad šī ierīce izskatās. Tā teikt, viss viena vieta, premiumoptikas.lv, un tagad gan ejam dabā un skatāmies, kā tad rāda mazais niknais Link ar 35 mm objektīvu un 640 sensoru. Nu, ko viestur, esam atpakaļ iztestējuši jauno klātnācēju Links 3. sēriju 600 sensoru. Esam jau pogas iztestējuši, tāpēc nezinu, pajautā šoreiz, ko domā par pogām? Nē, nu vispārībā par to konceptu es domāju, kad Hikmikro apstāsies pie 384. sensora, nē, ir 640. sensors. Nu, bilde tūlīt redzēsim, cik es skatījos naktī, tiešām ļoti laba. Nu, ļoti labs koncepts. Nu, man liekas, kad ja skatās uz tādu starta termokameru, nopietno termokameru, nu, tad šī ir tāds liels arguments, un man liekas, ka Hikmikro ražotājiem tas tiešām ir izdevies tā kā. Un cena arī viņam ļoti draudzīga. Jā, salīdzinoši ar citiem visiem pāriem kvalitatīviem ražotājiem, man liekas, ka viņš tur ir līderis, un arī visā konceptā, jā, tā kā. Es tieši arī kaut ko vēl runāju, kad braucu mājās, iedēvu pataustīt, un arī viņi teica, paņēma rokās un saka, tā kā ieguļās tev rokās. Tā kā liekas, tas apējais nebūs tāds, bet viņš tev tik patīkami ir tāds, viņš tik ļoti nostrādāts ir, kad, nezinu, nav kur baigi piesieties. Ja? Jā, nu jā, piekrīt, jā. Nu, tev baterija izdevās, laikam, ielikt tā, kā nevajadzētu ielikt. Jā, es ieliku otrādāk iekšā, jo man bija sanācis tā, kad viņš bija izlādējies, nevarēja pielikt klāt. Es viņu biju dabūjis laukā, un šitā es viņu ieliku iekšā. Jā. Un es domāju, ka bija viens, zini, tad augstums iziet cauri, un tad, gāja nazītim pakaļ un knibināja laukā viņu. Jā, bet man liekas, ka ļoti viegli atcerēties, ja tur ir kamera šāda tetējas vaļā vāciņu, tev tā lente nokrīt uz leju, liec virsū uz lentes. Es domāju, vienreiz tornī šitā apdedzināties, un tad pēc tam jau instinktīvi, tad tu zini, ko vajag darīt un ko nevajag darīt, jā. Nu, vienīgais, ko es gribēju varbūt, lai Hikmikro ražotājs pieliek klāt tur kakla siksniņu, jā. Un arī kaut kādu mazu čeholiņu. Nu, tas ir tas, ko viņi varbūt varēja pielikt klāt. Bet tā, teiksim, ļoti labs ekrāns, ļoti labs okulārs, jā. Korpus arī kaut vai visiem apaļiem ir problēma tāda, ka tu nesaproti, kura poga, tad šitien tāpatām tu sajūti, ka šeit cēnos ir baterija, tā kā to viss ir ok.
Labi, mēs apstāmies, kā viņš rāda, tad 50, 100, 200, 300 metros, un vai vispār ir jēga tādu iegādāties, lai redzētu zvēru 300 metros? 50 metros bilde. Lai gan vajadzētu pateikt to, ka 50 metros, ka mēs bija migla jau. Izveidot šīs miglas, nezinu, kāpēc. Tagad pēdējās dienas ir tā, ka miglā kā nosit pulkstens kaut kādi 8, tā ir migla. Un mēs, man liekas, līdz kaut kādiem 11. Arī braucam mājās, viss miglā ir, bet, ar visu to. Jā, ļoti labi var redzēt, jā. To miglu var atšifrēt pēc fona, ja tu fonā to meža līniju redzi, bišķiņ dūmakaini tā ir migla, jā, bet, ļoti labi jūtība, var redzēt visas folija vietas, kur jau ir apdauzījušies mūsu dzīvnieciņi. Būkam trofeju labi var redzēt, jā, un arī tāpatām briedim tā kā. Ļoti labi. Tas ir iedomājies mūsdienas, kaut kādu, cik viņš sanāk, varētu būt cena? 1600. Iedomājies, par 1600 eiro tu var redzēt ragus. Jā, tas ir mūsdienas kādreiz tev būtu nenormāli, tev jātērēt 5-6 tūkstoši, tu ir 1600 un tu redzēt ragus. Tā kā jā, ļoti labs. Tas ir interesanti. Ļoti labs. Un tad reku arī siltums. Jā, jā. Skaidri, perfekti. Visi var redzēt, visi var atšķirt. Jautājums tev varbūt par 50 metriem, ko domā par šo kameru? Tur man liekas, viņi panikni par 50 metriem. Jāiet ir uz 100 metriem. Bet interesants tas algoritms, vai viņiem, tā kā viņš ir pilnībā jauns, viņš jau pat nav iznācis laukā, tirgū. Varbūt viņiem kaut kādi uzlabojumi būs, jo man liekas, ka tas algoritms bišķiņu vēl piebremzē. Kaut kas, man liekas, nav līdz galam viņam. Nav tāds sajūta? Jā, bišķi jēls, jā? Jā. Nav nogatavojies, jā. Un tā kā tur būs atjauninājumi, jo mēs arī skatījāmies citus links sērijas, var apstīties video klipu, kur mēs salīdzinām viņus visus. Un tur kaut kā likās tas algoritms bišķiņ foršāks ir. Tā kā es domāju, ka gan jau laiks arī bišķi pamainīs viņu. 100 metri. Jā, interesanti, kā tur būs ar buku. Bukam ragus var nojaust. Var redzēt, ka tie nav vienkārši, kā saka, stangas, bet ir kaut kāds žugurītis. Brieža bulim. Var redzēt pirmos acu žuburus, var redzēt, augšā var redzēt, var arī principā redzēt nolaustos, cik mums 3,8 reižu palielinājums. Jā, cūku mamai pupus redz? Jā, nerunājot, kā saka, pa kuļa mantību, jā. Sivēns arī, saprotams, ir ļoti laba bilde. Ļoti laba bilde. Kaut kā liekas, ka viņš 100 metros labāk rāt nekā 50, ne? Jā, grūti pateikt, ko tā. Tas pirmais varbūt tur bija migla, bet tagad arī migla var redzēt, kad ir. Bet tā ļoti labi var redzēt, jā. Protams, termo, kas ir jāatcerās vienmēr, kad ragu masa izskatās. Izskatās, ka viņi tievi ir, bet īstenībā viņi masīvi diezgan ragi ir. Tā kā viss brīnišķīgi. Arī 100 metros par 1600 eiro tu vari atšķirt, koili no mammas mazīs un bukam ragziņus maziņos, tu redzi, ka ir. Jā, tas ir kaut kāds wow. Es arī šoku. Ņemot vērā to, kad es jau 11 gadus skatos termokamerās, un es atceros, cik kādreiz maksāja 38. objektīvs ar 384 sensoru 17 pikseļu izmēru 4000, man liekas. Pat 4000. Šities patiesībā rāda tā kā 50 ar 384 matemātiski, jā. Un tad tajā laikā mums ir 5000 lati. 5000! Šausmas! Tas ir cik tagad ir eiro? Jā, tas ir, nezinu, pie 7 kaut kur, jā. Kaut kur tā, iedomājies. Un arī tajā laikā tā, naudas vērtība. Viņš savādāka bija, tad tas tā nauda bija vērtīgāka. Tad es domāju, ka tu pie 10 gandrīz, jā. Tā. Siltums 100 metriem. Siltums vēl bišķiņš vakāk liekas nekā, kad bijis to augsto skatījāmies, ne? Jā, viņš kaut kā cenšas paspilgtināt viņu, tev tā kā zūd tās īstās siltuma aprises varbūt, jā, tas tāds varbūt moments, bet tā jau tu ļoti labi jakterjeru labi var redzēt, un erdelterjeru un Norvēģijas aļņas sunis. Norvēģijas aļņas sunis kaut kā liekas, ka slēdāks izskatās nekā dzīvē, jā, tas ļoti labi, jā. Tas kā tie pareizies poguļi, kad tu nostājies, un tu esi tā kā slēdāks, jā. Bet arī aiz muguras horizontā tu vari redzēt, kad ir tas migla, kad ir tā tumšāks paliek tajā vietā. Beigās jau bija diezgan miglā ietīts iekšā, bet arī, es domāju, 100 metros, Jā. Es domāju, vēl tie algoritmi, kas būs kaut kādi uzlabojumi, jaunie atjauninājumi, gan jau iznākot laukā, viņam jau būs ielicis jaunais atjauninājums, tad būs vispār superīgi. Tad 100 metros. Ļoti labi, ļoti labi. Nav vairs ko pateikt, jā. Nav ko vairs pateikt, jā. 200 metri. Tā, 200 metri. Kā ir mazo sivēnu, mazais sivēns jau diezgan maziņš paliek.
Bet, teiksim, āpsi no labs var saprast. Ļoti labi pat var saprast. Ja tur bišķiņas ienrūlas, laikam, priekšā ir tam maziem sivēnam. Un arī zāli ir. Jā, kas ir ar ragiem? Bukam es teikšu, ka ragus neredz. Jā, tad briežbulim es teikšu, ka jau var tikai nojaust, ka viņi ir kaut kādiem asumiem. Leņķis vai tā migla vai kaut kas to nospēlē, bet, šajā gadījumā arī to mazo sivēnu neredz, viņš neiezīmē viņu. Viņš ir zālē paslēpies. Jā, domā, ka tas nav tas, jā. Tā, bet, pa plēsējiem var redzēt formu. Viss kārtībā tā kā... Kuili no mammas arī atšķirt, no pērno arī atšķirt. Jā. Tā kā ir ok. Bet es domāju, ja mēs viņu testējam, kad mēs visu sēriju testējām, tas bija ziemā. Viņš noteikti rādīt ļoti, ļoti labāk vēl. Bet redz, ko es pamanu? Varbūt jautājums tev, ko tu domā par to? Skaties tā bildi, kāda izstājās pirmajā palielinājumā, tas arī iepriekšējiem bija 50-100 metriem. Un skaties, ja tu paņem viņu, redzi? Viņš kaut kā, ka tajā nākamajā divreiz palielinājumā, viņš uztais foršāk to bildi. Tā kā pastiprina, jā. Un ne? Jā, jā, kaut kāda data apstrāde. Data apstrāde, jā. Īstumā hikmikra ražotājiem tur ir kaut kādi mākslīgā intelekta rīki izstrādāti, automātiskā tur kalibrēšana izstrādāta un ļoti daudz visādas tādas lietas, kas ir varbūt kaut kādiem dārgākiem produktiem. Es domāju, šitiem te arī tāpatām tas viss tūlīt būs, tā kā ar katru atjauninājumu būs arvien labāk bildi. Un tad arī siltums 200 metros. Un te būs tas pats, ka pirmajā viņš būs tāds ne līdz galam liekas, un nākamajā, un te viņš uztaisīja tādu. Jā, bet, vēl es teikšu diezgan, labi, 15 kāršīgs palielinājums, tas jau ļoti daudz ir. 1,9. Sākotnēs palielinājums ļoti maz. Jā, 3,8. Redzeslauks. Tā ir laba lieta, jā. Lai viņi izmantot meklēšanai un skatoties, teiksim, zem kājām. Ja jāiet meklēt medījumus. Jau es domāju, ka to var uzlikt augšā uz mašīnas. Arī. Arī tev ir liels redzeslauks. Kā šodien kalibrējās ar mehānisko? Pamanīji? Tas klik? Jā. Nezinu. Bet bija klik vispārīgi bija, jā. Jā, tur ir klikšķīts, jā. Kā tev liekas, 200 metros ir izmantojumi? Jā, ļoti labi. Respektīvi, maz šī gada sivēnu nevar redzēt. Tā ir viena lieta, bet var gadīties, ja viņš būtu silts, īsumā viņš ir tā kā nedaudz mazāks nekā jakterieris, jā. Pamanīt viņu noteikti varētu. Skaidrs 200 metros, tad trofeju nevar. Labi, ja var pamanīt briežu bulim, teiksim, tādā miglēnā laikā. Tas jau ir daudz, bet neko vairāk nevar saprast. Labi, bet tur jau arī jautājums, ja mēs esam līdzinājuši, skatījušies citas sērijas, kuriem ir 50 lēts un 1200. Un tad pat tajā gadījumā ir tā citreiz, ka tu neredz 200 metros. Jā, tā kā nevar pārāk daudz gribēt, jā. Jā. Un arī tāpatām, protams, par to cenu amplitūdi ir runa. Termokameras maksā 3000, 4000, un šī tā maksā attiecīgi tur 3 reizes, 2 reizes mazāk. Un 300 metri. Tur tā migla staigā, varbūt tā migla bija uznākusi tajā brīdī virsū. Jā, tur tā nevar pateikt. Vienu brīdi tā miglas frakcija arī tāda, ka viņa kā migla. Citu reizi, kad es nācu atpakaļ no tiem 300 metriem, tad tu ieslēdz gaismu un tu redzi vienkārši tā kā lietas viņa vairāk ir. Tā kā tur arī ļoti daudz, nav iespējams. Es saku, tad vai kaut kāda laboratorija ar kontrolējumu klimatu. Ja tu visiem var vienādu vēju, temperatūras starpības un mitrumu daudzumu, mitrumu frakciju. Ko tik vēl ne? Lāses lielumu, diametru. Bet, 300 metrs pasties. Arī, 300 metros varēja pamanīt ragus. Un tad, īsumā tie apstākļi, es uzskatu tāds ritīgi baura laikā ir tieši tādi paši, kā tagad pavasarī, marta otrajā pusē. Tā kā tā. Tad pastamies ar vēl siltumu. Kuras uz siltumu sāk piesieties 300 metros, lai suņi neizskatās tā kā mākonīši. Kad nevar saprast, kur ir galva, kur ir aste un kur ir kājas. Labi, 15 kāršīgā palielinājumā tur tam kājām ir tikai kā, 3 pikseļi, ja? Un manējām arī tāpatām. bet tu vari redzēt, ja? Tā ir labā lieta. Tā kā viss kārtībā. 3,8 palielinājumā diezgan normāli tur. 7,6 arī tā. Labi, 15,9 jau tad jau tur ir. 15,2 ir lielākais, jā, tad tur ir tā, kad viņš pat raku. Bet suņus tu varētu šķiet, kurš ir kurš? Ņemot vērā to, ka es tos suņus tur katru dienu redzu tik daudz un kopā visu laiku kaut ko daram, tad es jau tur pēc uzvedības. Tas ir arī tas mednieku lielākais. Yeah. Tā lieta, tev jāpazīst zvēri pēc uzvedības. Jā, suņi arī tāpatām tur
Norvēģi ēģņu sunim cits raksturs un dzīves skatījums kā visiem terjeriem, ja? Sevišķi par jaunu terjeriet runa, tur cita kustība, amplitūda, rotaļīgums un tā tālāk. Esam izgājuši cauri termokameras pogām, korpusam, izmēģinājuši dabā apstījušies termobildi, un vēl vairāk tas, ka cena ir tik maza. Jautājums ir, kāds tas viedoklis par viņu? Tu ņemtu sev? Jā, nu man personīgi tas link vispārībā kā tāds, man liekas, ka ļoti izdevies koncepts ir. Pirmkārtām, kad viņi, teiksim, tik nedārgā termokamerā ieliek iekšā tos 1920 pa horizontu ekrānā, kas ļoti svarīgi, ja? Arī tāpatām okulāra stikla izmērs pietiekoši liels, lai tu viņu varētu saudzīgi notīrīt, viņš nav tik ļoti padziļinās, lai tu tur tikai centri spētu notīrīt, un tā kā tas man ļoti patīk, ja? Nu, tāpatām arī tīri pēc sajūtām, kad tu viņu paņem rokās, ir ok. Nu, šis ir viens no labākajiem, ko es esmu redzējis, lai apmainītu bateriju 18650, jo citiem ražotājiem viņš ir diezgan tāds, nu, problemātisks, ja? Nu, vāciņš, kas liekas pats uzreiz dzīvo normālu dzīvi, nevis maisās un pinās un tinās kaut kur, ka gribās viņu aizmest pa gaisu, ja? Objektīvs arī ļoti, nu, fokusējums nav kaut kāda maza ripa un arī, īsimā, nu, viņš ir pilnībā jauns, no kastes izņemts, ja? Viņš ļoti labi strādā, gan augstumā, gan siltumā, tā kā, nu, ļoti labs, un arī tas, ko piedāvā Hikmikro, ļoti labu cenu, man liekas, ka šis ir, teiksim, ja negribās pārmaksāt par termokameru, bet gribās viņu kvalitatīvu, lai viņi nebūtu kaut kāda rotaļlieta, ko tu tagad aizēji pirmajā miglā, tev gribās izmest pa logu viņu ārā, tad man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti labs koncepts, tā kā visi esat tikai par šito aparātu, par ļoti samērīgu cenu, dabūnu tiešām ļoti labu attēlu, un šeit vēl 640 uz 512, tā kā super. Jautājums, vai izvēlēties šo kameru, vai izvēlēties, piemēram, no Lynx sērijas citus modeļus, vai arī varbūt citu ražotāju, vai vispār citu korpusu risinājumu, tad sazinies ar mums, sazinies ar Viesturu. Viesturs tev izstāstīs par viņām visām, kādi ir plusi un mīnusi, un kas būtu piemērotākais tev. Ja tu vēlies nopirkt sev vispiemērotāko termokameru, noteikti to izdari pie premiumoptics.lv. Mums ir ļoti daudz ko stāstīt un ieteikt vislabāko izvēli. Varbūt tas ir tieši Link, varbūt kāda cita termokamera. Tā kā seko mūsu video, mūsu mājaslapai, padalies ar draugiem un arī draugiem iesaka, ka termokameras jāpērk tikai un vienīgi pie premiumoptics.lv. Pie pārbaudītiem speciālistiem. Jā, tā teikt, kas ir iedzinājušies ļoti iespējams nedaudz vairāk nekā citi, laika noteikti iztērējuši daudz vairāk. Čau! Tā.